Sveiki visiem, ar jums esmu es, Alise. Un, jā, iespējams jūs pamanījāt, ka manā kanālā pēdējā laikā ir diezgan daudz vlogi, kā es braucu uz Ameriku, un viss saistīts ar ASV. Jā. Arī pašlaiks esmu Amerikā. Un, jā, es paņēmu līdz datoru, es montēju video, un tādēļ es arī nolēmu uztaisīt halu. Un es esmu iznāks ārā, jo ārā ir ļoti skaists laiks. Tagad ir diena, bet ja es iznāku pusdienas laikā, tad es te nomirtu no karstuma. Bet, tagad ir foršs laiks, un man ļoti patīk. Tāpēc es izdomāju iznākt ārā. Un šodien es jums parādīšu, ko es nopirku vakardien hālā. Es ņēmu līdzi, es vlogoju arī tajā dienā, tā bija vakardiena, kad es visu šīs lietas nopirku, ko es jums rādīšu. Tā bija vakardiena, un es arī vlogoju. Tā bija otrā diena Amerikā. Otrā diena Amerikā. Tas bija tas vlogs. Man liekas, es jau viņu esmu ielikusi. Lūk, un šīs visas lietas arī tad nopirku. Un es jums parādīšu visas tās lietas. Tas būs tā kā Amerikā haul #1. Jo šeit ir diezgan salīdzinoši maz mantas, jo, es braukšu vēl es braukšu daudz ko pirkt. Bet šis bija, tā kā pirmais, un tāpēc arī tad sāksim. Es jums parādīšu visu, ko es nopirku vakardien un aizvakar, jeb otrajā dienā. Un piedodiet, jā, te ir nedaudz tādas skaņas, tāpēc, ka es tomēr esmu ārā, nevis istabā. Un tātad sākam ar pirmo lietu. Apnika. Tātad pirmā lieta, ko es jums vēlētos parādīt, ir šī te Voss pudele. Es zinu, ka Voss ir pieejams arī Latvijā, šī pudele ar ūdeni. Un es zinu, ka daudziem viņi ir un kas tas ir. Bet es esmu ļoti priecīga, ka es viņu Latvijā nenopirku, jo es aizgāju Stockmann un skatījos. Tur viņi maksāja ap, teiksim, kādiem 5 eiro, 6 eiro. Un viņa bija no stīkla, kas man ļoti nepatika. Un tādēļ es arī galvenokārt viņu nenopirku. Bet šī pudele maksāja veikalā 1 eiro. Tiešām, es tā reāli saku jums 1 eiro. $1, 1 eiro, tas ir gandrīz viens un tas pats. Jo, dolārs ir pat bišķīt kā mazāk. Tas, kaut kāds 1 eiro ar kaut ko. Un man ļoti viņa patīk, jo viņa nav no stikla arī šī. Redziet, viņa ir tāda tā kā, viņa plastmasas laikam ir, ja? Un man viņa tiešām ļoti patīk. Es ļoti esmu priecīga, ka es nenopirku šo ūdeni Latvijā. Nākamā lieta, es jums rādīšu šos te Oreo cepumus. Oreo, kas tad? Ok, jā, es biju ļoti priecīga, kad es veikalā ieraudzīju Oreo cepumus, jo vienkārši tur bija pieejams tik ļoti daudz garšas. Tur bija Oreo ar daudz ko. Es pat negribu sākt skaitīt, jo bija zemenes, avenes, dzimšanas dienas kūka, parasta Oreo ar kaut kādu palielināt tur kaut ko cukuru daudz. Un, bija Oreo ar piparmētrām, Oreo baltie, ļoti dažādi. Es jums saku, vienkārši bija milzonīgi izvēle, bet es paņēmu tieši šos te abus. Bet laikam sākot ar apģērba kategoriju, ar kurpju, jo, man ir diezgan lielas problēmas ar kurpēm, parasti es nekad nevaru nopirkt īsto izmēru vai kaut kā tā. Un es tādēļ, vispār man vajadzēja šīs kurpes, ko es nopirku, un tās ir tā kā flip-flopīs. Flip-flopīs, es nezinu, iešļūdz un šļopenes, kā jūs to paši saucat latviski. Jā, man viņas vienkārši vajadzēja, jo ir tādas lietas, ko vienkārši vajag. Jo, vasarā es staigāju parasti ar šādām te kurpēm, viņas ir ātri ievelkams, un man pagaidām kājās ir šādas, kuras man ir 2. gadu laikam, un viņas ir ļoti netīras. Tādēļ es nopirku jaunas, un man šīs ļoti patīk, kā jūs zināt, man mīļākā krāsa ir zila. Un es tiešām nenožēloju, ka es šīs te nopirku, jo man viņas tiešām ļoti patīk. Tad nākamās kurpes, ko es nopirku, bija šādā kastē. Jums neticē, kādā kastē viņas ir. Viņas, Tātad šīs kurpes ir šādas te. Man vienkārši vajadzēja nenormāli ērtas kurpes, un es stipri nevarēju izvēlēties, vai man ņemt Vansus vai šīs, bet man ir tāds, ejiet dirst ar visiem Vansiem,
man vajag šīs kurpes. Viņas, principā, viņas ir tā kā botas, bet viņas ir tik ērtas un nesienams, tā kā čības. Bet viņas ir ļoti vieglas. Viņas ir tā kā domātas iešanai, skriešanai, viņas ir riktīgi vieglas. Un viņas gan bija diezgan padārgas, bet, viņas ir ļoti labas. Es jums vienkārši saku, ka tu ievelc kāju, tu jūties tā kā tu būtu ievelc kāju čīvā. Un tu tiešām tik ērti, un viņi elpo, viņi nesīst kājas. Un man liekas, ka viņas ir diezgan smuks pēc izskata. Kā jums liekas? Rakstiet komentāros. Rakstiet. Man patīk lasīt jūs komentārus. Jā, man ļoti patikās šīs kurpes. Viņas tiešām ir ļoti labas. Un es viņas vilkšu ikdienā, staigājot, visur ejot. Es nevilkšu šīs, bet vilkšu šīs. Jo vienkārši man vakardien es staigāju ar šīm te veikalu, un man tur līdz asinīm gandrīz kā noberza. Un kamēr man dzīs, es vilkšu šīs te visur. Šīs visur. Bet tad, kad man sadzīst tās kājas, jo vienkārši tur, kur pirks jāliek tur. Jo no šīm jau nav domāts baigi ilgi staigāt. Tad, kad man sadzīst, tad es vilkšu šīs te. Un šīs vilkšu kaut kādos garākos pārgājienos. Es tiešām nenožēlu, ka šīs nopirku, jo man vajadzēja tāds riktīgi ēdas kups. Un šīs ir tieši laikā, viņas ir perfektas. Beidzot sāksim ar drēbēm. Tātad, es nenopirku baigi daudz drēbes, bet es esmu ļoti apmierināta drēbēm, kuras es nopirku. Es arī viņas pati izvēlējos, un man bija rāds, ja man to vajag, tad man to vajag, un es to pirkšu, tur man nevar ietekmēt, sorry. Pirmā lieta, ko es nopirku no drēbēm, bija šie te baltie svārciņi. Viņi ir perfekti. Es jums vienkārši saku, redziet, man ļoti patīk tas, ka viņi ir ļoti tādi viegli, bet tajā pašā ziņā arī viņi ir diezgan biezi, viņi izskatās diezgan biezi, kad tu viņus uzvelc. Un man ļoti patīk šīs te mežģīnītes, kas šeit ir galiņos viņām. Man ļoti patīk šie svārki, viņi tiešām ir perfekti. Un es viņus velku tā kā garos svārkus, es viņus nevelku tā kā šeit, jo tad viņi būtu diezgan gari. Es viņus velku kaut kur līdz nābai viņus. Un jā, bet es jums gribēju parādīt vēl klāt pie šiem svārkiem, ko es izvēlējos kā augšiņu. Es izvēlējos šo te crop topu. Varbūt jūs tagad nevarat īsti iedomāties, kā tas izstās kopā, bet tas izstās perfekti. Un man ļoti piestāvēja viņš. Man ļoti patīk šis crop tops. Arī, ja viņš nav kopā ar svārkiem, bet es domāju, ja savienot tādu komplektu, un tad man ir gatavs komplekts. Nav tā, ka man kaut kur no kurienes izvilkt tā tērpi. Nu, man ir gatavs komplekts, putni aizverieties. Strādā. Man ir... Are you kidding me? Aizveries. Tātad man ir gatavs komplekts, un man ļoti patīk šis crop tops, un man ļoti patīk viņa audums, un arī tas, kā viņš izstās. Tas puķis. Un viņš tiešām ļoti perfekti izstās kopā ar baltiem svārciņiem. Un te būs arī neliels kadriņš, ieskatiņš, kā man izskatās šie te abi kopā. Beidzot esam nonākuši pie maniem diviem mīļākajiem džemperiem, kas tagad būs manā skapī. Es nopirku vienu šo te melno džemperi. Man viņš ļoti patīk, un viņš izstās perfekti. Redziet, viņš ir tāds brīvs diezgan. Un man ļoti patīk, ka te aizmugurē, jūs redzēt, ir tādas tā kā... Nu, te ir tāds, ja? Redzat, ka te ir tādas tā kā... Nu, jūs saprotat paši. Un man ļoti patīk šis džemperis. Es viņu tiešām ļoti mīlu. Šā apakšā ir tā kā, redziet, jūs te no sākuma ir īsāks un pēc tam aizmugurē garāks vēl viņš. Un man ļoti patīk šis. Un tā likās, ka viņš diezgan skaisti iet klāt pie tiem baltiem saciņiem un tā tur krekliņa. Tādēļ šeit būs ieskatiņš, kā viņš izstās klāt un kā viņš vispār izstās man mugurā. Un nākamā lieta, ko es nopirku, bija šis te baltais, tā kā, tā ir laikam arī jaka, tā ir tā kā garā jaka, un man viņa ļoti patīk. Un šeit ir viņas rokas, viņai ir tādas īsas rokas, līdz pusgarās tā kā rokas. Un viņai ir apmēram kaut kur virs ceļa beidzas, un man ļoti patika šī jaka. Un es arī jums šeit parādīšu, kā viņa klāt izties pie tiem baltiem svārkiem, un kā viņa izskatās. Jā. Šī man ļoti patika, un šī man ļoti mīļa jaka. Un es viņu tagad varētu uzvilkt.
Man liekas, viņi izstāsta skaisti pirkā. Jā, visiem nopērst cenas, bet viņas pirktas ir vakardien. Tad es ceru, ka jums patiks šis videoklips, un es ceru, ka jūs gaidīsiet arī #2. Un es būtu ļoti pateicīgi, ja jūs komentārus uzrakstītu, kur no šīm lietām jums patika vislabāk, no ēdamajām, no kurpēm, kuras jums patika, vai jums patika, vai jums patika. Un tā līdz nākamajam videoklipam, vai arī #2. Atā!